cilvēki grib zināt, kādu efektu dod lakotas vai eļļotas grīdas. Un kā zināt, kāds ir labākais risinājums tieši viņu grīdām? Tas jau īstenībā galvenais jautājums ir, kādam ar pēdu vairāk patiks eļļas apstrāde, kādam tā būs laka. Tas atkarīgs arī no slodzes, jo, piemēram, ir objekti, kur īstenībā es neieteiktu eļļu likt, varbūt kāds varētu to apstrīdēt, bet noteikti, ka sabiedriskās telpās es neliktu eļļu, viennozīmīgi neliktu eļļu. Tur būtu vairāk laka un jāskatās arī nodaluma izturību, pakāpes tām lakām, cik viņas ir arī matējums, vai spīdīga tā ir, vai īpaši matēta, vai vidus kaut kāds. Ja? Šeit bija eļļa, saimnieks grib eļļu, jo šeit, man liekas, piestāv eļļa vairāk nekā laka. Te ir augšējais stāvs. Ja pareizi kops, tad šeit var arī to eļļu klāt, ja? Un viņš iedod tādu samtainu, tādu izskatu, samtainu sajūtu, arī staigājot, un tāds tā kā smuks matējums ir no eļļas, dabiskums lielāks no eļļas. No lakas, protams, mēs nedabonam vienmēr to efektu tādu, kādu vēlētos, ja tik tādu dabisku, naturālu. Tur tomēr iet runa par to, ka mēs pārklājam, tad veidojas tā kārta tāda kā plēve. Eļļa jau ir elpojoša, eļļa jau elpo, tas koks elpo, tas ir tāds tā kā dabiskāks, sajūta noteikti viennozīmīgi dabiskāk. Ar eļļu var ietonēt arī toņus, tas ir liels pluss, ja? Es neteikšu, ka lakai es vairāk teiktu, ka ir matējumi, bet es ieteiktu izvēlēties atbilstošu materiālu, atbilstošajā telpā, vidē, kur mēs to vēlamies. Ja? Jo principā tas ir ļoti individuāls, ko klāt. Tie ir jautājumi klientiem, tie ir jautājumi, vai arī klients pats izvēlās, ka viņš grib eļļu un viss, un ja viņš grib laku, bet tā ir viņa atbildība.